Daļa no jums ir lekcijās redzējuši un iepazinušies ar dažādiem šiem te bilžu ģenerēšanas rīkiem, un tad īsi par populārāko bilžu ģenerēšanas rīku saucās Midjourney. Tas pašlaik ir jaudīgākais rīks, un detaļās jūs droši vien varat visu kaut ko noskatīties arī tur internetā vai lekcijās, bet es vienkārši gribēju parādīt atkal kaut kādas jaunākās funkcijas, kas pašlaik viņam ir iznākušas klāt, lai būtu tā kā up-to-date informācija par to atkal kādas ir iespējas un ko jūs varbūt bijāt palaiduši garām. Tātad mēs izmantojam Discord platformu priekš šī te konkrētā rīka, un tātad tur tā ģenerēšana notiek. Tātad mēs rakstām imagine prompt, un mums jāuzraksta tas prompts, kādu mēs gribam, lai bilde tiktu izģenerēta. Mēs uzģenerēsim astronaut floating in space, in deep space. In deep space. Tad mēs varam norādīt aspect ratio, jeb respektīvi kādā attiecībā viņš uzģenerē to bildi vai nu, ja mēs gribam horizontāli bildi, tad 16:9, ja vertikāli, tad 9:16, un ja kvadrātā, tad 1:1. Tātad mēs nosūtām komandu, un šajā brīdī tātad viņš ģenerē mūsu pasūtīto bildi. Midjourney rīks vismaz kādreiz bija arī dažas opcijas bez maksas, bet tur tas lētākais plāns maksā $10 mēnesī, praktiski bez ierobežojumiem, kas ļauj tātad uzģenerēt tik daudz bildes, cik vien jūs vēlaties, vai cik ir vajadzīgs priekš jūsu reklāmām, vai sociālo mēdīju saturu, vai bloga rakstiem, vai e-pastiem. Un tas, man liekas, ir ļoti labs veids, kā tad tikt pie savu oriģinālā satura. Tad mēs paskatīsimies, ko viņš mums ir uzģenerējis. Tātad es atvēru un palielināju bildes. Tātad mums ir šī tāda bilde. Mums ir šī tāda bilde. Un mums ir šī tāda bilde. Tas, kas ir tātad jaunā funkcionalitāte, tas, ko mēs varam izdarīt, mums ir 4 upscale, tātad šī ir pirmā bilde, otrā bilde, trešā bilde un ceturtā bilde. Mēs varam katru no viņām palielināt, lai viņš uzģenerē viņu pilnā izmērā. Vai arī mēs varam katrai bildei palielināt, uzprasīt variācijas, tātad mēs varam no šīs te bildes prasīt, ka ģenerē tagad variācijas, pierakstot, teiksim, to, ko mēs gribam, kas pamainās tajā bildē. Sāksim, šīs te funkcijas jau bija iepriekš pieejamas. Tas, kas tagad ir iznācis jaunākajā 5.2 versijā, tas ir, mēs varam tātad tajā brīdī, kad mēs kādu no bildēm palielināsim šo te otro bildi. Mums ir pavērušās jaunas opcijas. Tātad mēs viņu varam uzspiest, lai viņš uztais variācijas, kur daudz kas tiek izmainīts, kur maz kas tiek izmainīts. Un tā jaunākā opcija, kas ir iznākusi, ir, ka mēs varam izmainīt kādu reģionu bildē, kur uzspiežot virsū, mums atverās tātad opcija vai nu iezīmēt kvadrātā, tātad mēs varam iezīmēt vai nu kādu konkrētu, teiksim, šo te reģionu, vai arī mēs varam izmantot laso rīku, lai apvilktu kādu konkrētu lietu, un te mums būs, pierakstīsim dragon, nosūtīsim tātad uzdevumu, paskatīsimies, kas tad notiek. Un rekur viņš pēc mūsu komandas šī te bildes daļā ir uzģenerējis klāt jaunu saturu, ja dragon šī gadījumā to, ko mēs viņam pasūtījām, kas ir, tad te viņš iztēlojās to dragon, viņš ir ieintegrējis iekšā, te ir kaut kāda šitādā veidā, un šitais arī ir tādā veidā integrēts tas dragon. Šis, protams, ir tāds visuzskatāmākais, vai tas ir ļoti labs piemērs. Par to būs spriest katram individuāli, bet puķis ir uzģenerēts. Un tālāk tas, kas tātad mums ir atkal opcijas, mēs paņemsim tātad šo te pirmo bildi, un tātad mums ir vēl papildus opcijas, mēs varam viņu ielikt kvadrātā ar vienu pogas spiedienu. Mēs varam prasīt, lai viņš uzģenerē klāt vēl saturu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz apakšu, vai arī mums ir opcija, kas ir zoom out, jeb respektīvi viņš uzģenerēs, uzspētīsim zoom out 2 reiz,
viņš uzģenerēs divreiz lielāku bildi ar divreiz vairāk satura apkārt tai mūsu esošajai bildei, pieliekot klāt vēl saturu. Paskatīsimies to tās, kāds izskatās, kas ir tas, ko viņš būs iedomājies, kas tur vēl varētu būt šis te bildes saturs. Un tur tas parasti noder, ja mēs uzģenerējam, teiksim, tūmā un kaut kādas tur detaļas, un tad gribam vienkārši pastīties, kas ir vēl tas saturs, ko viņš varētu pielikt klāt. Ja mēs, teiksim, uzģenerējam kaut kādu tur mazu pudelīti vai kaut kādu tur nelielu pilsētas skatu ar tur nelielu mājiņu, tad mēs varam vienkārši paplašināt to skatu, ja tas, teiksim, vairāk nodara priekš mūsu nepieciešamā saturā. Viņš tad ir uztaisījis vienkārši apkārt vairāk šo te skatu, kas ir deep space skats, pieliekot tā kā tur kuģa kaut kādas, kur ir detaļas. Un, tad es saku, šī te ir viena no funkcijām, kas ir tagad salīdzinoši nesen parādījusies. Mēs varam uzspiest vēl very strong, dragon. Pastīsimies, ja mēs, teiksim, pamainām, ierakstot, kad dragon vietā, kad skaists robots peld visumā. Pastīsimies, kā tad mainās rezultāts. Un izstāst, ka viņš šajā brīdī pārģenerē tā kā visu to bildi. Ok, šis jau ir, teiksim, šī interesantāk. Humanoid robots. Kas te noteikti, viņš ir kaut kādu citu planētieti. Tas izkušādi mūsu robots smadzenes. Lūk, tas ir Midjourney rīks, ar kur es jums iesaku izmantot un paspēlēties, ja jūs gribat ģenerēt arī bildi savam saturam.